Paldies tev, draugs, kad esi vienmēr līdzās man. Paldies tev, draugs, par visu, ko man dāvāji. Pasakiet, skatieties, kad ar tevīm. Sveiki, šodien parunāsim par garastāvokli. Kāds garastāvoklis šodien ir Rīgā? Pie kameras, kā parasti, ir Arčīņš. Es palīdzu cilvēkiem. Nu, kā saka, cik kā saka cilvēks, viņš var mums samaksāt. Ar dārzkopību, ar... Nu, ko tikai vienu vajag. Kā saka, priedītes, kas saka, nu, lai viņām vieglāk ir zarus apgriez un, kā saka, kārtību ievedu. Gaida naudu, ka pārskaities, ne? Kāda atšķirība, kurš pārskaities? Jūs kaut kādu darbu izdarījāt un jums nemaksā? Jā, par to arī atsūtīs naudu, nu. Aizvērš telefonu nopirkšu, nu. Kādu? Nezinu, izdomāšu. Jūs tam makšķi pārdevāt tam kunga? Jā, čigāniņam pārdevu. Nopirku viņu. Pa cik tādu makšķi iet? Ko? Pa cik tādu makšķi iet? 2,40. Pats nopirku pa 20 eiro. Es makšķi pats varu uzteikt. Kaut šo no lazdu. Kāda dzīve var būt, kā karš iet? Vispār kādreiz man bija neretā māja. Netālu no Jāņa Jauna Sudrabiņa muzeja. Visur iet karš. Pa zemi mēs pārdzīvojam jau. Nu, mums jau mūsu zeme dārga ir. Nu, ko dara? Visi visādi lien. Ko darīsi? Nu, jāpalīdz ir, es saprotu, bet tā vajag būt saprašanai cilvēciskam. Tas karš nav vajadzīgs. Atomu, как применить, конец света будет. Ko tu šeit dari? Es skaitu naudu. Tikko Dubajā bija viss naudu iztērēja. Kā tur Dubajā? Riktīgi krūti. Tur naudu dzērāja vispār uz ielām, tāpēc, kad aliņš maksāja kaut kādu 15 eiro. Bārā paēst, tur pusdienas varēja pa 100 eiro. Tā kā tur nav vispār, tur, man liekas, tur visi ķer kaifu vienkārši no saules un no siltuma. Tur ir ļoti silts. Ko tu darīji Dubajā? Mēs bijām atpūsties, uzfilmējām video, vlogu veselu par to, kā mums tur gāja. Var atnākt apsīties uz manējo YouTube kanālu, Gustavs Gotovs. Gribēju nopīt zemenes, bet baigi dārgās. Kāpēc tieši banāns? Un kā šo banānu? Daudz ogļuhidrātu, barojoši. Tu iedos banānu arī? Davai, nav problēma. Es tieši brokastā sēdzu. Krūtā. Vienu vai divu? Nē, būs labi vienu. Es negribu. Arči, grib banānu uzēst? Padomāju tomēr par mani. Nu, protams. Nu, Kur Arči arī banānu. Nu, ko atlaidot zālē pie akadēmijas, austiņu vien karājās, bija iemītis. Paņēma nozaga, vietējie, kas staigā narkomāni, normāli cilvēki jau nezog. Zog jau tikai narkomāni, tiem, kam kaut ko vajag, Rīgā daudz narkomānu? Diezgan. Tikko atradām Mārtiņa Gricmeņa bikses, iesim tālāk meklēt, kur viņš ir paslēpies. Mārtiņ? Mārtiņ? Jā. Jā. Cēlies augšā? Es necerēju satikt. Labdien, labrīt. Šajā pēcpusdienā man sauc Mārtiņš, kā parasti. Es necerēju, ka man tā pieķers. Es gribēju atpūsties īstenībā šajā pasakānajā laikā. Edgars, kā tu atkal atradi mani? Sveiks, Edgars skatītāji un sekotāji. Izveidot vienu Edgara TV sēriju vidēji aizņem 3 dienas. Diemžēl no YouTube monetizācijas nevar sekt izdevumus un paplašināties. Tāpēc paralēli veidojam komerciālus projektus. Lai varētu ieguldīt Edgara attīstībā. Līdz ar to nav laika veidot regulāru video saturu. Darbojamies jau 13 gadus. Ir izveidotas daudzas dokumentālās filmas. Un ir daudz ideju, kuras nespējam realizēt laika trūkuma dēļ. Lai mēs varētu jūs biežāk informēt ar svarīgiem notikumiem.
noteikumiem. Personāžiem ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas robežām. Tagad tu vari palīdzēt Edarta kanālam, kļūstot par sponsoru. Esam izveidojuši 3 kategorijas. Grītsmanis, Edarta fans. Edarta sponsors. Katrai kategorijai ir savas priekšrocības. Kļūsti par Edarta sponsoru. Visur apkārt ir vieni bomži. Dzīve jākārto, valsts jākārto dzīve. No cietuma 5 dienas kā atpakaļ. Par mentu vienu bija bijušo par tādu, kā tiecu nometru stāv. Edvards, mēs uzsējamies. Jā, 210 eiro, vispār ne no kā, no. Vienkārši tur nodzērām, bezjēdzīgi. Varat ieteikt skatītājiem, lai skatās Dabas bērns kanālu? Tas kanāls ir par copi. Jā. Arī paskaties, kamerā. Protams. No kā jums tāds puns? Ārsti uzlika. Kad jau veceles būtu kādas tur normālas. Nebija? Da, nebija. Tur ne veceles, tur viss smalkas bija. Kas tur var? Bet Artur, tu esi kamerā, ja kas? Sveiki! Mēs biju galīgi maziņš. Es saka, 4 gadi. Es nerunāju, nevienu zilbi neizdevu. Ārsti man šiteni uzlika, man nekas nebija, vispārībā nekādas reakcijas. Tad man iešpricēja, attiecīgā vietiņā. 4. decembris, 4. kas tur mums bija? Kas mums pa mēnesi ir? Maija? 4. mājas. 4. mājas bija labs pasākums pie brīvības pieminekļa. Ļoti kvalitatīvs, ļoti labs. Bija potēti orķestrs, to es redzēju. Bija kā vienmēr pašvaldības policija, krimināla policija. Es tā no skatu punkta tikai tā apskatījos, kā jābūt. Bet tā visumā tā neatkarības diena, tā ir mūsu svētīta diena. Es atvainojos, kas tagad pieķēri, Kā grib, tā izklādējos. Tā ir katra mūsu sirds, tā ir mūsu dvēsele. Neatkarība, pēc kā mēs to spriežam, ka tā ir neatkarība. Otrakārt, skatāmies mēs Ukrainu, skatāmies mēs visu to. Vladimira Putina gājiens un vispārējo. Kauns man ir par Vladimiru Putinu. Man kā muzikantam tas ir liels kauns, man tas ir apkaunojums kā Latvijas valsts pilsonim. Man ļoti gribētos, kad mūsu valsts nebūtu apdraudēta ar biogāzes, jeb bioefektu, kas varētu būt ļoti iespējams, kad mūs apdraudētu. Bet tas mans viedoklis, tas jau visiem pie vienas vietas varētu būt, tāpat tās, kā daudz citu. Uzmini, kas zvana. Ko dzirdēt balstu? Edarta TV. Čau. Čau, kā iet? Kā, nesen darba diena beidzās, lēd mani. Un kā? Kā tur pabakstījās, tur šodien lapiem, tur vajadzēja taisīt grīdi, jau uzlīmeņoja, tur tādas pagrabas bijām aizbraukuši pēc kartupeļiem, tā. Kas cīnās, tie sasniedz. Ja cīnās, konkurence ir liela, protams, un ja darbojās, ir jāzina katram savs lauciņš, katrs zina lietas. Tā kā jūs arī malečos, Edarta TV darbojās vienmēr un nekad neguļ. Vispārībā, kā lai saka, dzīvē visu laiku vajag mācīties, strādāt. Galvenais tikai nesatraukties. Nelietot. Vēl joprojām? Jā. Un arī neplānoja, Nē, šodien galvenais ir, kā mēs salikām ar to vecenu mieru, bet šodien man atsūtīja ziņas, ka viņi jau tur pracās ar citu. Tāda nepārāk forša, tas pārāk forša garīgā šodien. Un ja arī izšķiraties no vecenes, nav jēga dzert. Tas labāk nebūs labāk. Viņi precās? Tā es sapratu, jā. Labi, nekas. Tu jau pats teici, ka atradīs citu, galvenais nedzird. Tieši tā.
stāstīja, ka grib kaut ko turpinājumu. Tur jau arī komentāros cilvēki interesējās, kas tur. Dara TV ir ļoti laba televīzija, un viņi īrē dažādas fototehniku, videotehniku tiek izīrēts labākās cenas Latvijā, tā kā droši varat griezties. Tie ir sadarbības partneri, cilvēki, zinami, kurus es personīgi pazīstu, zinu. Tā kā droši rakstiet, zvaniet un iegādājieties pie viņiem. Tad jūs man arī noreklamēsiet. Ja? Tev cigareti nav? Ir, jā. Nevar palūkt? Nē. Jāņem. Kā gāja šodien? Labais. Jā. Runā. Pagaid, ko tam man zina kāds? Tev internetā rādīs? Zini, kas man ir krēlis, karuši. Šī meitene dārina asara krēles un izguļ. Tu kādreiz kādai. Ko? Uzdāvinās kādai. Wow, vecīt, es tev... Degpunktā rādīja, kad ir aizliegts. Kā huligāni. Jā, huligānisms. Nē, es rādījā klausos, es atvainojos. Relaks. Tas labs. Es ir 10. Divas nekāpēc var izpildīt. Viņš kam nepietiek. Pēc kam jādzer šodien ceturtdienu? Labi, grūts jautājums. Svētku dienu, es saprotu. Bet ir narkomāni daudz, kā viņus var atpazīt. Visādi. Savus lokus redz viņas. Kādas narkotikas tagad lieto vispār pārsvarā? Ar to, ko suni midzina iekšā. Es sapīpēju zāli. Ko tu vari domāt? Tu pīpēji zāli? Es sapīpējies. Tāpēc, ka viņas veterinārā klīnikā var dabūt to preparātu tikai tenfidalīns vai kā viņi tur, es nezinu. Pozitīvs cilvēks. Nav ļaunumu iekšā pret cilvēkiem. Saprot cilvēku. Jā, kopā tad ir kāda cilvēka psiholoģija, morālā un psiholoģija. Kā viņš audzinās cilvēks, no mātes, no tēva, tādiem psiholoģiem. Es domāju, viņi neko ļaunu cilvēkam nedara. Un agrāk, kurā bija tas spais, tas ir nāves smaka. Bet tagad, ko es pīpēju, tas neko ļaunu nedara cilvēkam. Neko ļaunu vispār. Ir kas pīpē, ir kas viņi špricē, viņi var lietot dažādi. Pīpējot ilgāk dzīvos, plaušas sabojās. Ja ir savu paziņas loks, tad uz katru stūri var dabūt. Katru savu cilvēku pieeja, un tie jau viņi zina. Tu katru dienu lieto, tu jau zini, kas lieto, kas nelieto un pie kā ņem visu. Vienkārši, garas augsts paceļās un dzīve kaut kā savādāk liekas. Nav, depresija, kaut kāda stresa pret kaut ko citu. Zālīt aizliegt, viss aizliegts īstenībā. Kaut gan zālīt jau vajadzēja legalizēt sen jau. Jā, kāpēc? Kāpēc ārstniecisks objekts, kādreiz ārstēja plaušas, man ārstēja ar zālīt. Tas jau bija kuros gados, tas jau bija. Smadzenes pēc avārijas traumas man bija pus galva sadauzīta. Man pēc operācijas visu laiku dūmiem. Skābeklis smadzenēm visu laiku barojās, tos smadzenes strādāt, tas ārstniecisks augsts, ko viņi aizliedz pīpēt, tur viņi taisa biznesa, šeit aizliedz. Un tie, kas bērnībā kādreiz, kurus čipoja, viņas jau no bērnībā visiem lika mammas un visi tie. Tas ir tas GPS, lai var arī atrast radio signālus. Viņš paļaujies kaut kam svētākam, kas pa tevi skatās. Kā tu domā, ko tu staigā, uz kurien tu domā mums iet. Cilvēkam jātic Dievam, pasākumu, ko es teicu. Putins netic Dievam, ka viņš tagad visu pasauli nolaidīs. Un tur pazemē nolaidīs. Zeme var noiet no orbītas. Tas ir diezgan tāds smags jautājums. Kur tu strādā? Riepusē servisā. Tāpat kā Austrijas. Es par Austriju krūtāks. Tošra! Austrijas tev varu pateikt, es tev ielikšu riepus servisā labāk nekā tu mani. Es tevi tu pa 20-30 minūtēm montēsi mašīnu. Artur mēt pa 15. Es nomontēšu mašīnu pa 15-10 minūtēm. Man jau 55. gads aizgāja, 2. maijā. Strādāju, metinātājs es. Un kā ir metināt zem zālītes? Es visu to, ko es metinu, to es zinu. Visu labu jums. Svētī Dievs, jūsu telekompāniju.
Atceries, kā mēs šeit darījām? Austrija apdīsīsies. Man apdīsīsies, tu gatavot uldas papīru, karoči. Jo es, kā redzēju, kā viņš to visu dara, Tas ļoti lēni. ļoti lēnu un neakurāti, kā viņš to darīja, kā viņš tur rādīja. Balansēšana, nekāda. Vispār riepu balansēšana nav. Tas ir nulle. Viņš jau vairs ar to nedarbojas, viņš teikt ar citu biznesu. Tāpēc, ka viņš ir loks, viņš to nesaprot. Ko es varu pateikt? Loks ir loks. Austrija atbrauc uz Maskavas 475. Mēs tev parādīsim, kā vajag montēt riepas. Dzīvoju kā uz ielas kā Robinsons. Cik ilgi jūs dzīvojat uz ielas? Es? Tas ir, kā pateikt, jā, jāsavot kopš bērnu kājas. Jums bija brālis, ne? Jā. Kur viņš ir? Viņš pagaidām ir pansionātā, viņa noturēts motociklus. Braucām ar pirmo transportu, tas ir arī ar tramvaju. Viņam steidzām vajadzēja iet uz toleti, lai nepiečurātu transportu. Un bija čemodāns, vēl bija tāds man dārgs čemodāns. Es vēl nebiju, manā kājām bija problēmas. Es saku, brāl, paņem to čemodānu. Un čemodāns bija viegls, bet dārgs bija. Un tad no firmām, pazīstam no firmas, ar Kawasaki motociklu zilā krāsā. Brāli notriec, bet viņš dzīvis ir. Smadzeņu kaulu lūzums un asiņas izplūdums. Un tad es viņu aizvedu uz slimnīcu. Tas bija uz Gaļezera slimnīcu. Diezgan pārdzīvoju. Smagi jau. Kā Latvijā ar darbu? Darbu? Strādāju, jā. Celtnieks. Jā. Давай, ejam! Почему ты сидишь на лавочке? Потому что я с женой разругался, это первое. Второе, я бухаю, жвачка прилипла, видишь? Ну, и такая хуйня, бля, получилась. Выгляжу как... Вы меня снимаете? Скажите, гангстер? Нет, я скажу, я гангстер настоящий, но я люблю поговорить с людьми. Так что надо отвечать на все вопросы, что я задаю, Артур. Все, что вы? Вот здесь так, да ну нахуй. Давай, ko, visi uzreiz jau apkākaļis, polniši to neapkākaļis. Man patīk intervēt, es esmu tāds cilvēks, kam var parunāt ar cilvēkiem, man vairāk uzzināsi. Ja tu klusēsi, nekad tu neko vairāk neuzzināsi. Labi, neiet un kā jums to jautāt manas problēmas, un cilvēki ir labi un slikti. Tāpēc, ka viņi ir redzami. I'm from England. Coming today, I don't know what's happening, yeah, but my wife very stupid. You understand what I'm saying? You looking, I'm saying. Pēc krimināla kodeksiem visu skatoties ir jāsaprot tas, ka kā varētu interesēt zēnu jūtas vai vēl viss pārējais. Tas ir skaisti, vai ne? Rekur Oksāna, teiksim, jā, teiksim Svetlāna un vēl tur. Tas taču ir skaisti, zēni, kad jūs protat izteikt savu viedokli, savu visu, bet tur Basteikalnā nevajag, tur teiksim. Nu, sienām tas vēl tā, bet paskaties, cik skaisti īstenībā no tiltiņa skatoties, tas ir baigi skaisti īstenībā. Es domāju, ka tur pašvaldības policijā nebūtu taisnība īstenībā. Cits varbūt tās, ka zog vai kaut ko melo vai vēl kaut ko dara, bet zēns, ja meitene izsaka savu mīlestību pret zemi, pret cienīto, pret mīlestību, pret savu tautu, pret savu... Paldies jums, Mārtiņ. Nav par ko, Edgar. Nācis doktors tieši no reanimācijas. Es saku, kā viņam būs. Mēs nezinām, bet tikai tu vari palīdzēt. Tikai tu vari palīdzēt. Viņam bija sistēmas gan degunā, pēc tam kaklā, gan rokā bija.
Un es viņam, to man doktori pirmo vārdu pateica, tikai tu vari palīdzēt. Nu, es vienkārši paņēmu, novilku cimdus, plasmas cimdus, un caur stiklu skatās tās uzraudzes uz viņu, tur caur kompjūteru, ko tur caur ringini. Un es vienkārši domāju, priekš, ka man tie cimdi ir vajadzīgi. Es ap likām rokām pieskaršos klāt. Un es vienkārši pateicu, brāl, tu dzīvos. Es viņam pateicu, piespied man roku. Un tas bija brīnums. Tā kā doktori pateica, tikai tu vari palīdzēt. Un viņš piespieda roku un sāka kustēties. Tas ir otrā dienā, viņš sāka kustēties. Pilnībā, burtiski sāka kustēties. А? Кого стесняет? Не, никого. Все нормально. Почему? Бью свой микрофон. А почему бьете? Вам еще надо поспать. Вам надо поспать. Так, не трогай. Вы не трогайте. Вы здесь поспите, пожалуйста. Nu, kā autobusi pārcelts, nekur nekādas informācijas nav. Un jūs skrējāt, ja? Un skrēju un paklupa. Es izstaigāju autobusu, man aizsūtīja pa autobusu. Tur visas vietas izstaigā. Un tad viens šoferis pateica, vai tur tagad pārcelt. Kur ir rakstīts, nekur. Es katru reizi, kad braucu uz Ādžu, es pārbaudu, cikos ir autobuss, nekur nav rakstīts, ka mainīta gala pietura. Un cik tagad ilgi būs jāgaida nākamais? Tagad 45 minūtes. Ir stipri sastāties? Nu, labi, tas ir stunds. Ir lielāki mēsli. Kādi? Nē, nu ne jau man, bet nu vispār. Apkārt pasaulē. Mana trauma ir stunds. Es teikšu, ka cilvēks pats veido savu dzīvi. Pēc tam man, pēc kāda laika, ārsts saka, viņš jau sāk sēdus jau būt. Jau piecēlies no komas jau. Un aiznes bībeli, viss, kas vajadzīgs viņam. Es rūpējos par brāli ļoti. Viņam atkal bija otrais kritiens bijis ir. Gājām pa trepēm un viņš nokrita. Un atkal asins izplūdums bijis ir. Un atkal tad viņa aizveda uz Stradiņas slimnīcu. Viņa teica, viņš būs guļošais. Es zinu, cik ļoti daudz cilvēku ir, kuriem nav kur dzīvot. Viņi atrodas patversmē. Nu, un patversme, ziniet, kā tur vakarā, cikos tur 7 ielaiž iekšā un no rīta 7 ārā. Es dzīvoju Tukuma patversmē tagad. Ļoti labi baro. Duša ir, var nomazgāties, var mainīt drēbes, var visu. Man tagad apliecība ir, kur es nozaudēju pa Bjanku. Un tagad atsūtīja deci un viss, esmu pateicīgs par to jums. Tā viņi klaiņo pa tām ielām, un ko viņiem darīt? Strādāt viņiem darbs nav, nekas nav. Un viņi vienkārši dzer. Pēc tam man no Stradiņiem zvana, ka viņš jau ir staigājošs. Viņi paši pateica to, ka viņš nestaigāšot, ka viņš būs šot guļošais. Bet es ticēju, ka viņš staigās. Man galvenais ir jādabūt dzīvokli, lai es varētu aprūpēt par viņu. Cilvēki atsauc, palīdz viņam. Viss, viņam sistēma vēderā jau 3 mēnešus jau. Tas ir labi. Es aliņu dzeru, jā. Es maz. Aliņu. Es aliņu. Spirtutos es nedzeru. Rīgā tas sarkanais krusts smird vienkārši. Jābani jau rot. Odeklonu, ne? Ne. Odeklonu pārsvarā tirgūs to spērku. Tirgu tur, kur Odeklons pārdeva. Es viņus nepērku. Tur tas tagad tika likvidēts. Atceries to video, kad filmējām, ja, kad es stāstīju, ja, senos laikos, tas jau bija 8 gadu atpakaļ, kad es stāstīju, kad... Tu sitīji sarkanā krusta darbiniekus? Nesitu. Vai tu to vari apgalvot, ka es viņu situ? Man izmet no sarkanā krusta, ja. Rīgas deklarācija tev ir un viss pārējais, ja, un es neesmu reģistrēts Rīgā un viss pārējais. Jādod ir drēbes, labklājības ministrija, ja redzat, ģibils, jādod ir drēbes, jādod ir duša,
jādod ir vispārējais. Man paskaidroja tā, kad es viņam paprasīju drēbes, es vaņoju kā suns. Es ieju toaletē, te patās, ja? Es nokārtos savas dabiskās vajadzības, ja? Viss drēbes, ja, vēl kā suns. Es ieju maksimāli, vienalga, es ieju pēc mājas vai vēl pēc sazinu kā, vai ne? Viss vēl pēc suņa. Ja? Zināšanas lieta bija, ka uzķēts, ka tur tiek tirgots odeklons, jo no patvērsmes visi nāk ārā, no sarkanā krusta nāk ārā, un tad visi iet uzreiz uz kiosku un pērk tos odeklons. Man arī tika piedāvāts, bet nē. Es viņām kā paprasīju drēbes, viņi man pateica, mēs Ukrainai dodam, ja? Что означает, что мы Украинai даем? Es nopirku pa 7 eiro legingus. Man pateica, varētu tev izdarīt, tev līdz tādai drašanai, tā kā cūkā līdz aviācijai, ja? Par jums bija tāda filma YouTubā, redzējāt, neredzējāt? Jā, ļoti interesanti. Man pat ļoti daudz cilvēku atsaucīgi. Te uz Krišāna Barona ielas atsaucīgi. Veci cilvēki no baznīcas, no firmām. Cilvēki ļoti priecīgi. Viņi saka, tu esi slavens. Tu esi slavens. Nu, es pie mammas tagad neesmu bijis. Es ceru, ka mammai labi klājās. Nu labi, paldies, Mārtiņ. Nē, kāds tur paldos, vēl kaut ko uzdod. Es nesaprotu. Es nesaprotu. Mašīna notrieca. Kā tā? Nu tā arī gadījās, jau 3 nedēļas kāds pieķi. Un kaut kas nopietnas? Jā, gūži izdara. Kas tagad būs 2 mēnešus pieķi, pēc tam atkal kā apgrāk. Бегаю то туда, то nesaprotu krieviski, to es, jā. Бутылки собирают, так скажи. Ну, так классно. Nu, kamēr Ukraina tur brauc iekšā pie mums, 400 jau tūkstoši ir oficiāli pieņemti bēgļi. Nu ko, drīz Latvijas nebūs, būs Ukraina, man liekas. Kā to pierāda? Ko tieši? Ka man izvaroja. Kurš? Sieviete. Odeklonu, kur var iegādāties? Kā tev vajag Versace, Armani, Hugo Boss, tur, Diesel. Klasika. Stockmanā. Klasika. Stockmanā. Nē, klasiku. Nezinu tādus. Labāk zinu, ko iedzer. Jamesonu vai Captain Morgan ar švepu kopā, jā. Bet odeklonu? Odeklonu iedzers, tas bārds nebūs tev. Te jau visa tirgus nav, kā točka. Te jau viss būs projām, viss aizmirst. Tas ir labi vai slikti? Tas ir ļoti labi. Real Baltica sistēma atgaidas vilcieni, iekāp vilcienā momentāli esi Vācijā. Jūs izmantosiet Real Baltica? Jā. Jā. Bet ja manu adresi jau zina, man šito nevajag. Nahuj, bļa. Iveta, nahuj, bļa. Iveta, nahuj, man tas ir pieriebies. Vsjo, es eju mājās, es paņemu sev naudu un lai tur kāds cits tur tirgo. Vsjo. Kas notika? Tātad, nu visu, mēs beidzam reportāžu. Cerams, jums visiem patika. Spiežam like, subscribe un skatāmies ar RTV.